Aptuveni 500 mājaslapu īpašnieki saņēmuši brīdinājumu no Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūras Latvijas Autoru apvienības jeb AKLA. Ja vēlaties savā mājaslapā pārpublicēt video, piemēram, no populārās interneta vietnes YouTube ar kādu ārzemju mūzikas izpildītāju, jārēķinās, ka AKLA par to prasīs samaksu. Ja tas netiks darīts, jārēķinās, ka mājaslapa var tikt slēgta. Viens no cilvēkiem, kas saņēma šādu brīdinājumu, ir Aigars Ieviņš, kurš savā blogā publicējis grupas Coldplay videoklipu. Viņš uzskata, ka autortiesības šajā gadījumā nav pārkāptas, jo paša video viņam nav. Tur jau tā lieta, ka viņi nekur pie manis reāli neatrodās. Tas ir, YouTube videoklips ir principā tāda advancēta saitīta uz vietu konkrēto. Ka nav jāiet lietotājiem uz YouTube, bet viņš aiziet turpatās un skatās viņu tepat. Šajā gadījumā no YouTube tiek paņemts embedēšanas kods, kas ir brīvi pieejams, un ar šī koda palīdzību iespējams video pārpublicēt citās mājaslapās. Būtībā video fails atrodas uz YouTube servera, un Latvijā ir tikai saite ar YouTube. Autortiesību likuma 19. panta 6. punkts paredz, ka ja autortiesību darbs ir kaut kur internetā publicēts vai jebkur, tad es viņu varu izmantot, norādot atsauci. Kas arī principā YouTube klipi ir. Citās domās ir AKLA, kura uzskata, šādi pārpublicēt video nedrīkst. Atļauts esot tikai savā mājaslapā ievietot saiti uz konkrēto video, bet nedrīkst būt situācija, kad šo video var klausīties patiešo no Latvijā reģistrētas mājaslapas. Tad, ja ir tā embedētā saite, jūsu blogā ir embedētā saite, es nospiežu šo play, kurā lapā es dzirdu šo mūziku. Esot jūsu lapā. Ja es nospiežu šeit zilā uz hipersaites, tad es aizēju uz YouTube vai uz kādu citu šo te mājaslapu, un es vairs neesmu jūsu blogā mūzika neizskan. Adreses drīkst ievietot, jā. Bet šeit attiecībā uz YouTube varbūt pastāstīšu, kas ir jāņem vērā, ka teorētiski šīs te YouTube saites ievietošana mājaslapā var tikt arī uzskatīta kā kontrafakta materiāla izplatīšana. Kontrafakts ir nelegāli iegūts materiāls. Bet par to, vai šādi lietotāji tiks sodīti vai saukti pie atbildības, jums jāvēršās ekonomikas policijā, kas ar to nodarbojās. Lapas uzturētājiem par citu darbu publicēšanu esot jāmaksā 10 lati mēnesī, ja publicēto ierakstu skaits nepārsniedz 100 darbus. AKLA atzīst, internets šobrīd ir vēl jauns mēdījis, tāpēc pagaidām nav precīzas receptes, kā cīnīties ar autortiesību pārkāpumiem. Ar to arī varētu skaidrot neveiksmīgo saraksti starp AKLA pārstāvu un Aigaru Ieviņu. Diemžēl situācija ir tāda, ka Latvijas likumos īsti nav atrunātas precīzas situācijas, ko tu drīkst darīt, ko tu nedrīkst darīt ar autoru darbiem internetā. Ir noteikts tas, ka viens no autoru darba izmantošanas veidiem var būt publiskošana internetā. Pagājušajā gadā Latvijā par dažādu darbu lietošanu internetā iekasēti 4000 lati, no kuriem 80% ir pārskaitīti ārvalstu autorus pārstāvošajām autortiesību organizācijām, bet 20% Latvijas autoriem. AKLA uzsver, mēs esam sabiedriska organizācija un nedrīkstam strādāt ar peļņu. Mēs drīkstam saviem administrēšanas izdevumiem ieturēt maksimāli 24% no saņemtās summas. Skaidrs ir tas, ka šobrīd Latvijas autortiesību likumi netiek līdzi moderno tehnoloģiju attīstībai. Pagaidām vēl nav notikusi neviena tiesas prāva starp mājaslapas uzturētājiem un AKLA par to, vai šādus video drīkst pārpublicēt vai nedrīkst. Autortiesību organizācija arī atzīst, ka šobrīd to pašu YouTube Latvijas iedzīvotāji izmanto nelegāli. Šobrīd ir uzsāktas sarunas ar YouTube par to, lai tomēr viņu darbība Latvijā tiktu licencēta. Šobrīd licences līgums nav noslēgts, tāpēc, kā es minēju, principā ir uzskatāms, kad YouTube darba Latvijas teritorijā ir pieejami nelegāli. Bet ir uzsākta saraksta, un mēs ceram, ka pēc iespējas drīzāk tiks noslēgts licences līgums, un YouTube būs pieejams legāli visiem Latvijas iedzīvotājiem.